Čau! Ir jau 299. diena. Rīt būs apaļš 100. 300 apaļš. Un kā jau ierasts, rītā vēl bišķi uzdziedāšu. Jā, tā kā jūs to gribat redzēt. Negribat? Nu, es iesaku jums nostīties. Labi, šodien parādīšu jums vienu no pasaulē vecākiem trikiem, kā pārzāģēt meiteni uz pusēm un restaurēt. Jep. Es jums parādīšu triku, kā restaurēt dāmu vecos laikos, kad zāģēs pusēm. Tieši to es jums parādīšu. Ja? Es izmantošu sirds septītnieku kā kasti. Ja? Kā kasti. Un dāma būs, nu dāma, loģiski. Ja? Sirds dāma. Tā es paņemšu te. Tā, nolasīsim vēl mazliet stiprāk. Tā. Un dāma iet iekšā kastē. O. Jā, un viņi ir kastē. Un kas kastē notiek? Protams, viss kārtībā, galva, kājas, ja? Bet mēs kasti saplēšam. Nu, kas ir, ka neplīst? O. Tā. Lūk, galva mazliet kustās vēl. Kājas arī kustās. Jā, tā. Un tagad es mēģināšu viņu restaurēt, kā jau tas notika vecajos laikos. Tā. Un iet kopā. Nu, vēlreiz. Un, jā, turās. Mums izdevās to restaurēt. Maņas nost kājas. Tā. Un tā izstāst pavisam normāli. Yes! Lai dzīvo dāmas. Lai dzīvo. Smaidi jauniem puišiem autobusos, lai kaut cik paceltu viņu pašapziņu. Mudīte. 68 gadi. Pensionāri. Tiekamies rīt. La 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 la.